Oļeg, mums vēsturiski uzvar šodien pret Slovākiju. Spēle arī šķiet tāda kā pa kalniem ar kāpumiem, kritumiem. Kādas tev emocijas pašam pēc spēles? Protams, lielisks emocijas dēļ tā, ka tomēr ir uzvara. Un visa spēle tiešām bija tādas, kaut kur pa kalniem, pa lejām. Tāpat laikā liels prieks par mūsu puišiem, ka spējam realizēt savus momentus. Man liekas, tas lielisks vairākums vismaz tajā spēles pirmajā daļā. Jāatzīmē to, ka tiešām tās iestrādes šodien arī strādāja pa vairākumu, varbūt kaut kādu laiku paņēma tā puišu noticēšana tām citām taktiskajām lietām, kaut kur varbūt tās vakardienas spēle, tādu nogurumu iedeva un tā sākuma koncentrēšanās tomēr, man liekas, nebija labākajā līmenī, visaugstākajā līmenī, bet cepur nos puišu priekšā pēc tam, kad mēs nonācām jau, kad Slovāki izlīdzināja rezultātu, ka mēs tomēr turpinājām sev ticēt, turpinājām spēlēt, nevis vienkārši jau sabrukām kaut kur jaunu un to spēli atkal, ievirzījām pareizajā gultnē, man liekas, lieliski trešā trešdaļa patiesībā mūsu izpildījumā un pilnīgi noteikti pelnīt uzvaru, liels prieks par puišiem un Latviju. Kāpēc bija tādas šūpoles un tāda varbūt nestabilitāte gan no viņiem, gan no mums? Kā to skaidrot? Es domāju, pilnīgi noteikti tas, ka vakar bija spēle abām divām komandām un tomēr tā atņem spēks. Un parasti šeit 18 čempionātos un arī 20 čempionātās tā otrā spēle tai komandai, kas ir spēlējusi iepriekšējā dienā, viņi ir ļoti sarežģīti un bieži vien arī ar negatīvu rezultātu beidzās. Šoreiz, abas komandas bija plus mīnus vienās pozīcijās un mums, liels prieks, ka mēs bijām labāki. Labi, it kā uzvara, bet varbūt vēl redzi kaut kādas lietas, pie kā jāpiestrādā turpmāk šajā turnīrā. Jā, nopietni jāpiestrādā arī pie tā, ka šeit nevajadzētu aizrauties ar spēli uzbrukumu zonā vai tādu pārāk uzbrukošu spēli brīdī, kad mēs esam vadībā. Ja? Tas laikam nāk arī ar pieredzi, ar meistarību, ka ir jāmāk vinnēt spēles, ir jāmāk šeit arī nedaudz pieturēt rezultāts. Nevis tā, ka jāspēlē aizsardzībā, un to mēs arī runājam, nevis tā, ka tagad mēs tur neko nedarīsim, ja? Bet tieši ar kaut kādiem lēmumiem, kas ir pie zilajām līnijām, ja? Kaut kur rips dabūšana dziļumā, ja? Kaut kur vienkāršāk nospēlēt kaut kādos brīžos. Es domāju, pie tā mēs piestrādāsim. Es domāju, ka puišiem arī bija ticība, ka tiešām tas ir jādara, lai uzvarētu. Un priekšā vēl grupā ASV, Norvēģija, šīs divas komandas, kā tām gatavosimies? Jā, ASV, protams, viņi pagājušo spēli uzvarēja Slovākiju ar 9-0, un tāpat laikā negribētos teikt, ka tagad mēs nāksim un atdosim to spēli, ja? Jo tas vispār nav normāli kaut ko atdot, un jo īpaši šajā vecumā skaidrs, ka puišiem gribās sevi apliecināt, un mēs arī pilnīgi noteikti gan taktiski, gan arī visādā citā ziņā gatavosimies uz Ameriku, un arī ar Norvēģiju skaidrs, ka tā spēle būs vēl viena spēle, tāda vēl viena izšķirošā spēle mūsu Latvijas hokeja vēsturē.